Čau, mīļie! Šodien ir 1. marts. Ārā ir tik ļoti skaists, pavasarīgs laiks. Dzied putniņi. Vismaz tur, kur es esmu, dzied putniņi. Un šajā iedvesmā, tādā ļoti dziļā iekšējā sajūtā, kas notiek, jo skats ir tikai vienīgi uz sevi uz iekšā. Es vēlos jums nodot Mārta enerģiju vēstījumu. Drusku jau šajā nedēļā es pieskāros šīm enerģijām, un man ir arī mazliet piefiksēts uz lapas. Protams, es to neieskatīšos, bet es taisīšu acis ciet un plūsmā nodošu visu to, ko man nodos par Martu, kas tagad notiek enerģijas laukā, šodien, te un tagad, šajā laika līnijā. Un kas ir tas, ko es vēlos nodot jums? Klausieties ar atvērtu sirds centru, ja? Absolūti pilnīgi nekādai informācijai nepieķeraties. Jums ir tikai vienīgi jāsajūt, jūs varat pat ilgt austiņas, ja? Lai neviens netraucē, ja gadījumā apkārt vēl kādi cilvēki, iekārtoties ērti. Esiet tikai sev. Dodamies ļoti skaistā tādā piedzīvojumā. Ja? Kas ir tās, ko es jums vēlos nodot par Martu? Gan sev, gan jums. Man rāda tādu tā kā sienu. Siena ir, es gribu saprast materiālu, tā kā betona siena vairāk. Ja? Un man tur rāda cilvēkus, diezgan daudz pie tās, viņi ir bezgalīgi tā betona siena, viņa ir gara, viņa nav ļoti augsta. Ir kā viņai var redzēt augšu, bet viņa ir gārumā ļoti aiziet. Nevar redzēt galu. Ja? Un pie šīs sienas man rāda, ka stāv ļoti daudz dažādi cilvēki. Un viņi tur tā kā viens tur vienu roku virsū šīs sienas. Un ir cilvēki, kas tur abas divas rokas. Ar rokām. Tas ir ar rokām. Turās pie šīs sienas, tā kā vēloties tikt cauri. Un tad man rāda tāda bildi, vizualizācija, kad ir tāds tā kā ceļš, tunelis, kurā galā ir gaisma, ka tu esi no vienas vietas gājis cauri šim tunelim, kurā tu esi izzinājis, audzis, apzinājies, iepazinis, pieskāries dažādām enerģijām, aktivizējis, saticis gaismu, savu tumsu, ļoti daudz vērtīgas mācības un vērtīgi uzdevumi bijuši, notikuši. Tu iznāc gaismā. Un šī siena, uz kuras tu turi šo roku, tur atverās tā kā durvis. Tur atverās vaļā durvis, un tu ej cauri. Un tu nostājies ar abām kājām un rāda. Tur zaļa zāle zeme man vienkārši rāda. Ja? Tur, kur iepriekš pie šīs sienas, kur tu jau esi lielu gabalu gājis, lai nonāktu pie šīs betona sienas, kā caur tādu tuneli. Cits ir līdis cauri, cits ir gājis, cits ir āpojis, man vēl rāda, cits ir vienkārši gulējis tajā virzienā, ja? Ļoti daudz dažādi, bet jūs esat katrs pienākuši un
cik katram šī iekšējā gatavība ļauj vai caur šo vienu kaut kādu savu pusi, vai caur šīm abām pusēm, tu ieej iekšā, tu esi. Nevis pat, ka tu ieej iekšā, tu jau esi. Martā, tu esi. Sauksim to kā jauno realitāti, tā kā ķeraties, šai informācijai, ko es nododu. Tās vairs nav tikai sajūtas. Tā ir apkārt fizika, ko man rāda, kad jūs jau pieredziet. Un šajā fizikā, ko jūs pieredziet, atskatoties, jūs redzat, cik daudz tas ir bijis vērtīgi, kas ir caur iets. Lai šajā brīdī nevis vairs pats spērtu, man saka, bet jūs jau esat spēruši soli un jūs jau esat. Jūs jau esat šajā. Un kāpēc kaut kādā brīdī psihe iespējams šitas te programmas prātā grib prētoties kaut kam? Tas nav, man saka, ka tas nav grūti, tas nav smagi. Mums ļoti bieži uzliek, prāts, jo viņš nesniedzās pāri šai te robežai, kad kaut kas jauns, tas ir kā kaut kas grūts, kaut kas iespējams neiespējams, iespējams, ne, tev to nevajag, Tāpēc, ka tas ir jauns, tāpēc, ka tas nav bijis, tāpēc, ka tas nav pieredzēts, tāpēc, ka tas vēl nav iespējams izjusts ar aci redzēts, Un tajā, kur mēs ieejam, kur ļoti daudz ieiet iekšā, kur jau atrodas tur. Vienkārši ir tāda laika līnija, tāds brīdis, kad vēl tie, kas ir bijuši aiz šīs sienas, vēl tie, kas ir bijuši tādā kaut kāda veida tajā vecajā, man rāda, ka tur iespējams bailes kaut kādas, kā tādas... Man viņas rāda kā tādas 4 stūrainas, kā tādā kvadrātā iekšā, ka tu esi no viena stūra un tev liekas, ka tu no tām bailēm kaut kādām aizbēgs, bet atkal atceties pret stūriem. Kad atceties, ka tas viss no tās 4 stūrainās pamatnes, kas man ir pie zemes, vienkārši no tāda informācija, klausieties ļoti, ļoti viegli šo, viņš veidos kā piramīda. Viņš veidos kā piramīdā. Un šajā piramīdā, kad tu saproti, ka šo visu apvienojot un esot jau tajā jaunajā, ka tu to visu no sevis apkārt, kas tev ir, ka tu viņu visu saliec kopā, ka tu saliec šādi rokas, kad saka sev ka tu vēlies būt šajā dievišķajā plūsmā, ka tu vēlies, lai tapa iekšpusīte, kas ir ļoti, ļoti plaukstoša un ziedoša un konstruktīva, kur ir ļoti daudz idejas, kur ir ļoti daudz motivācijas, iedvesmas, garšīgumā. Tas tev vienkārši apkārt notiek. Martā apkārt realitātē notiek ļoti daudz skaistas dāvanas. Un tas ir viegli. Tas ir jauns, bet tas ir viegli. Tas nav grūti. Grūti nosaka kaut kādas programmas prātā, kuras vēl drusku, iespējams, kā tādas mazas astītes vēl stiepjās, kuras rausta varbūt kaut kādā brīdī, man rāda, ka drausta, kaut kādās brīžos, bet arī tam tā ir jābūt, lai vēl pajautātu sev, atbildes vairs nav ārpusē. Ja kaut kas ārpusē notiek, kas nav iespējams kaut kādā brīdī saskaņā ar pašu cilvēku, vēršamies sevi iekšā, jautājam sev, sēžam, aiztaisam cietācis, izslēdzam matricu, rakstam, kontaktējam ar sevi, kontaktējam ar savu augstāko es, kontaktējam ar saviem pavadoņiem, kontaktējam ar to, kas mums dod atbildes, tīri skaidri, es vēlos saņemt, vediet mani, parādiet man, es vēlos pieredzēt, Nevajag sēdēt iekšā kaut kādā sažmiegtajā, tajā 4-stūrītī, skriet no vienu stūru uz otru, un tu saproti, ka tas ir cikliski, un tur nav nekādas izejas, tur nekad nebūs atbildes ārpusē. Viņas vienmēr būs iekšpusē,
Ja? Tāpēc, kad apkārtējie cilvēki, apkārtējās miedarbības, skaitļi, uzraksti, dzirdētas frāzes, tas, kas notiek ārpusē, kas notiek ap tev riņķi apkārt, to pamanīt ir pietiekoši ilgā laikā jau aktivizēta dzirde, redze, ja? Ne tikai skatīties ar acīm, bet skatīties cauri. Ja? Balss ir brīva, balss ir plūstoša, balss ir priekš sevis iedvesmojoša un motivējoša. Ja? Katrs ir savā dievišķajā plūsmā, katrs nostājās stabili ar savām kājām pie zemes, smeļoties zemes enerģiju. Ja? Esot kontaktā ar gaisu, esot kontaktā ar ūdeni, esot kontaktā ar uguns enerģiju, ļaujot sev mainīties šīm enerģijām, katram sevi iekšā, būt tādam foršam draugam, ja? Kā es nodevu vienā citā ierakstā vēstījumā. Saulīt spīd. Paldies. Būt sev labākajam draugam, pateikt sev tīri skaidri, kur vēl ir kaut kas tev jādara, bet kur tu esi foršs un gudrs un mērķiecīgs un dari to, radot savu realitāti. Ja? Patiesībā marts ir diezgan arī par tādu sajūtas, katram būs noteikti dažādas, bet būs periodi, kad liksies, ka ir kaut kāds atpūtas, tāds iekšējs miera stāvoklis, kad gribas varbūt tā kā izpūst ārā brīvu gaisu un ka tu tā kā beidzot esi sev. Ja? Šeit ir tāda tā kā atpūtas brīži vairāk, balansēt, absolūti nepārmest neko sev, ja? Baudīt pavasari, baudīt dabu, baudīt vienam otru, miedarboties, radīt tā kā vēl kaut ko jaunu līdz plus mīnus vairāk, saka, aprīļa, otrā puse, ja, tad varēs vairāk tā kā radīt kaut ko jaunu. Es gan nezinu, kad tas jaunais mēnesis notiek. Sāks aprīlī, bet skats ir sevī iekšā, bet ar atvērtu sirds centru. Ja? Radīt, pieredzēt, nesaredzēt kaut kādās lietās, kas ir jaunas, ka viņas ir sarežģītas, kad viņas ir grūtas, ja? Tāpēc, kad šis to nosaka, ja? Bet vairāk ieklausieties savā intuīcijā, mēs esam pietiekoši ilgu laiku, ja? Viņu kā tādu ļoti, kā es saku, veselīgu muskuli vienkārši trenējuši, ja? Arī saņemt atbildes ir jāizvēlas. Ir jādara, ir jāgrib. Viss tas, kas notiek, tas ir jūsu vēlmju, jūsu gribas rezultāts. Tas skaidri jau tiek apzināts, ieraudzīts apkārt, fizikā, realitātē. Ja? Kāda ir šī atpakaļ tā kā kas nāk, nevis tikai jūs dodat, nevis tikai jūs radat un nevis tikai jūs tā kā redzat, ko apkārtējie jums spoguļo, bet tas nāk atpakaļ kā ļoti daudz pievienotā vērtība. Pievienotā vērtība to pamanīt, kaut kādus mazus sīkumiņus pamanīt. Paldies, pateicības, kaut kādi labi vārdi, darbības, varbūt kaut kādas dāvanas. Ja? Varbūt kaut kādas miedarbības, kas, kad saprot, ka tev atpakaļ dod to. Ja? Tāpēc marts ir brīnumains. No vienas puses novērot un būt sev kā labam draugam martā, no vēl vienas puses darīt, pieredzēt un būt šajā
pateicības un dievišķās enerģijas plūsmā. Un vienkārši baudīt. Un ka notiek dažādi kaut kādi posmi, iespējams vēl, kuri ir jāatcien kaut kādi karmas mezgliņi. Ja? Mēs to darām tikai un vienīgi redzot un ieraugot ieguvumus. Ja? Ieguvums. Tas pats svarīgākais. Ieguvumi. Skaisti. Enerģija ļoti daudz iet cauri. Ir interesants periods. Vērtīgs periods. Laiks, laika līnija, kurā no katra paša ir atkarīgs, kādu jūs pats katrs būsiet. Es to pieredzu. Es pieredzu šīs dāvanas. Un ja tu sev saki jā, tad martā arī tu pieredzi šīs dāvanas. Tas bija tāds pilns, dzīvs, tāds enerģijās baudāms, sevi iekšā sajūtams. Ļoti skaists. Gan tagad ir ļoti skaists periods, gan uz priekšu ļoti skaists periods. Paldies, mīļie! Lai dzīvs. Visās izpausmēs mērķis. Paldies!